Reizēm mēs, vecāki, nepievēršam uzmanību tam, kādas zīmes parādās uz mūsu bērnu ādas. Tomēr to nevajadzētu atstāt bez ievērības. Tā vietā ir vērts doties pie ārsta un noskaidrot, kā varam savam bērnam palīdzēt. Āda ir lielākais cilvēku maņu orgāns, un veidojumi, kuri veidojas uz ādas lielākoties, ir viegli un ātri pamanāmi. Nereti ir tā, ka mēs, vecāki, domājam, ka tie pleķīši, kas bērnam ir izveidojušies uz ādas, noteikti ir dzimumzīmītes, un ar tādu pieņēmumu dzīvojam. Tomēr nevienmēr tā tas ir. Ir veidojumi, ar kuriem mazulītis piedzimst, un ir tādi, kuri parādās dzīves laikā. Tomēr, lai kāds pleķītis vai veidojums būtu parādījies, svarīgi doties vizītē pie ārsta, lai pārliecinātos, vai tas nekādi nevar traucēt bērniņa veselībai. Vai tu ļausi paskatīt maz drusceņu savu roku, savu dzimumzīmi? Nu jā, tas ir diezgan tipisks asinsvadu veidojums, kurš ir pieskatāms pie asinsvadu malformācijām. Vai šis veidojums bija jau piedzimstot? Jā, tieši kā arī piedzimtam, doktori arī parādīja, kad ir. Un Annai tagad ir gads, un es saprotu, ka tas veidojums nav mainījies gadu laikā. Nē, nav mainījies, tāds viņš arī ir. Jā. Tātad šāda tipa veidojumi paši par sevi patiesībā diezgan maz cerība, ka viņš pilnībā pats pazudīs. Šāda tipa veidojums prasīs droši vien, ka apstrāde ar lāzeru, bet tā nav steidzama lieta. Jo veidojums, ja viņam nav tendence augt dzīves pirmajās nedēļās un pirmajos mēnešos, tad mēs patiesībā varam nesteigties ar ārstēšanu un parasti, tad, kad bērnam pašam parādās kāda motivācija tikt no šādas dzimumzīmes vaļā, tad mēs viņu arī ārstējam. Lielākoties tas ir pirmsskolas vecumā. Vai tas ir obligāti, šī procedūra? Obligāti viņa nav, jo patiesībā šāds veidojums, tas ir vairāk kosmētisks defekts. Viņš nekādi netraucē bērnam attīstīties, viņš netraucē funkciju, rokas, teiksim, kustības, tur apjomu, kaut kādu ierobežojumu, nekā tam līdzīgi nav. Patiesībā ar šo kosmētisko defektu var dzīvot visu mūžu un nepievērst viņam uzmanību. Mazajai Melānijai ir 2 mēneši. Meitenītes vecāki drīz vien pēc bērniņa piedzimšanas uzzināja, ka viņu mazulītei uz vēderiņa ir kāds veidojums, kuru vēlams parādīt speciālistam. Pārbaudē tika noskaidrots, ka tā ir jauktā tipa hemangioma, kas ir labdabīgs asinsvadu audzējs. Ja mēs tagad uzmanīgi paskatītos, tad apkārt sarkanai daļai ir redzama diezgan izteikti liela tāda zilgana zona. Tātad sarkano daļu dod tā sauktā virspusējā hemangioma, bet šo te zilgano tur iekšā ir vienkārši diezgan izteikti tāda asinsvadu kamoliņa, kas kopumā rada šo te attiecīgo nokrāsu. Šāda hemangioma, kāda ir Melānijai, nevar pārtapt ļaundabīgā veidojumā. Tāpat arī veselība tā neietekmē. Tomēr ārsti iesaka uzsākt ārstēšanu pēc iespējas ātrāk, jo tad pastāv varbūtība ātrāk un vienkāršāk atbrīvoties no hemangiomas. Jā, mēs esam tagad mēnešu laikā konstatējuši, ka iepriekš nozīmēta ārstēšana ar ziedīti nav pārāk efektīva bijusi. Tad mums paliek 2 iespējas. Viena ir tātad ārstēt ar tām pašām zālēm, kuras bija ziedas veidā, bet viņas vairs nevis smērēt no virspuses, bet pulverīšu veidā lietot. Un otra iespēja ir izmantot arī lāzeru procedūras, kuras varētu apturēt hemangiomas augšanu. Ja mēs cīnāmies, kā jau jebkurai meitenei gribās arī izaugot, lai nebūtu tur nekāda kosmētiska defekta, tad praktiski vislabākos rezultātus vajadzētu gūt dzīves pirmajā gadā. Piespiest saplakt hemangiomu, sarkanai daļai tā kā izlīdzināties ar ādu, un pat ja hemangioma pilnībā nebūtu pazudusi, tad ir diezgan ilgstošs uzsaukšanās periods, kur laikā mēs varam veidojumu vērot. Un vajadzības gadījumā bērnam izaugot vai pirmsskolas vecumā, tad jau vajag šo ārstēšanu pabeigt. Lielākoties hemangiomas parādās uz bērnu ķermenīšu pirmajās dienās pēc nākšanas pasaulē. Hemangiomām sākotnēji ir raksturīga strauja augšana, taču lielākoties, kad bērns sasniedzis 3 līdz 4 mēnešu vecumu, augšana apstājas, lai gan pastāv iespēja, ka hemangioma augs visa bērniņa pirmo dzīves gadu. Sevišķi bīstams ir tās hemangiomas, kuras kaut kādā veidā var ietekmēt, kuras atrodas blakus acīm, degunam, elpceļiem. Ļoti bieži problēmas rada hemangiomas, kuras ir starpenē. Tām vajag speciāli tādu sevišķu uzmanību pievērst.
Ja hemangioma atrodas mazulīti mautiņbiksīšu zonā, tā var iekaist un radīt sāpju sajūtu mazulim, tāpēc atstāt to bez ievērības nevajadzētu. Otrs veids, kas ir no jaundzimušu asinsvadu patoloģijas ļoti populārs, tās tā sauktās ugunszīmes vai portvīna plankumi. Ļoti bieži ir tādi, kuri skar no virsdeguni un pakausi. Viņam pat nosaukumi ir eņģeļa skūps un tur stārķu kodienas un tam līdzīgi. Bet šie te, kas ir viduslīnijas veidojumi, teiksim, runājot par šīm te ugunszīmēm, tie paši diezgan labi pazūd. Ja viņi ir novirzīti no viduslīnijas, tādus labāk ir atvest bērnu parādīt, un, ja vajadzīgs, tad mēs uzsākam ārstēšanu. Ja jūs bērnu vecāki ierauga kādus sarkanus plankumus, vēl jau vairāk tādu, kur ceļās uz augšu un paliek gan tilpums ziņā, gan krāsas intensitātes ziņā tumšāk un lielāk, tad tādus gan vajadzētu ātrāk parādīt. Ugunszīmes ir iespējams ārstēt, kamēr bērniņš ir pavisam mazs, pirmajā viņa dzīves gadā, vai arī tad, kad bērns jau ir sasniedzis pubertātes vecumu, jo tad bērns ir nobriedis šīm procedūrām. Diānai ir kapilāra asinsvadu problēma, ko sauc par ugunszīmi vai portvīna plankumu. Ja uzmanīgāk ieskatītos, tad tā nav tikai šī kakla redzamā daļa, bet viņi iet arī cauri galvas matainajai daļai un skar diezgan lielu zonu arī aizmugurē. Šāda tipa patoloģiju nav iespējams izārstēt vienā reizē. Kādreiz pat ir nepieciešamas 10 procedūras ar mēneša intervālu. Katrā procedūras reizē ārsts apstrādā iepriekš apstrādāto ādas zonu un virzās nedaudz tālāk. Viens gaismas impulss nosedz 3 kvadrātcentimetrus ādas. Diemžēl šo procedūru nav iespējams nosaukt par pavisam nesāpīgu, taču par paciešamu gan. Ir procedūras, kuras mēs varam atsāpināt, bet, diemžēl, tās vietējās anestēzijas ziedītes, ko uzliek, viņas sašaurina kapilārus. Līdz ar to mēs varam ievērojami samazināt sāpes, bet, diemžēl, rezultāts no tās procedūras būs izteikti mazāks. Ir atsevišķas situācijas, kad plašu šādu virsmu apstrādē mēs varam arī nodrošināt vispārējo atsāpināšanu. Speciāli anesteziologi brauc no bērnu slimnīcas, bet tās ir salīdzinoši retas reizes. Tā kā Diānai ir motivācija atbrīvoties no ugunszīmes, viņa pacietīgi iztur šīs procedūras. Pavisam citādāk būtu ar 5 vai 6 gadus vecu bērnu, kurš nesaprastu, kāpēc viņam tas ir jādara. Labā ziņa ir tāda, ka vizīte pie speciālista ar ģimenes ārsta nosūtījumu, kā arī asinsvadu veidojumu ārstēšana bērniem līdz 18 gadu vecumam ir par brīvu. To apmaksā valsts. Tāpēc, ja esam pamanījuši veidojumu uz bērna ādas, noteikti ir vērts doties pie ārsta, lai pārliecinātos, vai viss patiesi ir labi. Jo mēs, vecāki, esam tie, kas rūpējas par bērnu veselību. Svarīgi, lai mēs neko nepalaistu garām.